Sveiciet visiem šajā kārtē brīnišķīgajā, superīgā un kā vienmēr, protams, skaistajā dienā. Šodien mēs gatavosim ķirbja zupu uz vai ar laša buļļonu. Cepsim baklažānu ar vistas gaļiņu, mozzarellu un arī ķirbi un vēl visādiem dārziņiem. Tātad rekur palda mūsu ziltiņu buļļonam, jāizgriež ārā vēl žaunas. Savādāk, ja atstāt žaunas, tad buļļons būs rūgts un nevisai baudāms. Un šeit mums ir sagatavots sarīvēts ķirbis, sarkanais sīpols, ķiploks, un te mums ārās turku zirnīši. Tad mēs klāt vēl liksim tomātu pastu. Un no garšvielām, protams, sālītes, melnie pipari, čili un karīs. Mūsu ziltiņi beidzot vārās, valdās katliņā. Turku zirņi vārās jau 2 stundas, viņi necik galīgi nav mīksti, bet galvenais priekšnosacījums garšīga mēdienam ir piedirst visu virtuvi līdz maksimumam. Un tikai un vienīgi tā, jums sanāks garšīgs ēdiens tikai tad, ja virtuve būs piedirsta līdz pēdējiem. Tad mēs vēl te gatavojam. Zivs ir dabūjis pa žaunām, žaunas nav te, zivs ir šeit. Mums ģimenei pievienojusies vistiņi ar sīpoliem un pēčkā ir iekāps ķirbis. Un tie kretīniskie turku zirņi vēl joprojām ir cieti. Kaut gan es viņus biju atstājis smērcēties kaut kāds 7-8 stundas, bet vēl joprojām tie kretīni ir cieti un viņi vārās jau vairāk kā 2 stundas. Ko man ar viņiem darīt? Pasakat, ko jūs ar viņiem darīt? Ko iesākt? Sūtīt viņus kaut kur tālāk un izsvītrot viņus no šīs te gatavošanas spēles, kas mums te notiek, gastronomiskās izvērtības. Nē, visi jūs esat izslēgti! Es taču tev teicu, aizver žaunas. Neteicu. Un paskaties tagad, kas ar tevi ir noticis. Tātad neliels updates. Mūsu vistiņa ir apcepusies ar sīpoliem, karī, pipariem un sālīti. Tie kretīniskie ziriņi vēl joprojām ir fucking cieti. Zivs, kas dabūja pa žaunām, kur stāv atsevišķi tagad ļodiņā, vārās vēl joprojām. Un ķirbis drīz būs diezgan arī gatavs. Un, kad tas ķirbis vēl nedaudz pagatavosies, nobriedīs, sasniegs savu briedumā to periodu, kad mēs varēsim viņu iepazīstināt ar to trako vistiņu, kas ir apcepta ar sīpoliem, karī. Tieši tā, tas ir tas, ko mēs darīsim nedaudz vēlāk. Un tā tālāk, tad mēs viņus visus kopā samaisīsim, un to mēs darīsim nedaudz vēlāk, bet būs ļoti garšīgi. Tā kā tālūk, sekojat. Pavāri, šefpavārs uz kādu laiku tik nolaupīt. Man izdevās izbeigt un atgriezties, lai izglābtu mūsu vakarītes. Bet tie kretieniskie turku zirņi vēl joprojām nav izvārījušies. Tad tā ir mūsu ķirbis. Mēs tur uzbērām pirms bišķiņu sālīt, melnos piparus un vēl nedaudz kariju. Un tagad metīsim šo te visu iekšā. Tātad tā tas mums tagad izskatās. Un šito padarīšanu mēs tagad liksim tajā turpadarīšanā. Un tā lasis mums vēl tagad nedaudz pavārīsies. Un tad mēs šito te visu darīšanu pārliesim citā traukā, nokāsīsim, izkāsīsim cauri tādam plānam sietiņam, lai mums sanāktu tīrs buļļons bez nekādiem citiem labumiem. Kā tālūk, rekur mūsu sietiņš. Un caur šo te sietiņu mēs izkāsīsim šito te visu padarīšanu. Tātad neliels updates. Mūsu buļļons ir nokāsts. Tur ir tas, kas palika pāri no zivs. Un tagad mēs ņemam šo te buļļonu. Jā, tā bļodiņa bija nedaudz uzkarsus, bet es tik galā. Tātad
Šis te mums tagad pavārīsies kādas 20 minūtes gan jau. Tagad mums vēl jāpieliek garšvielas un pēc kaut kādām 20, varbūt 30 minūtēm tagad viss tur būs mīksts un tādā vienā žļurgā sagājis, savārījies galīgi. Un tad mēs pieliksim klāt krēmsieru un tomātu pastu. Un man ir labas ziņas man. Un sliktas ziņas visiem tiem, kam es nepatīk. Man tomēr sanāca izvarīt tos turku zirniešus. Un viņi tagad ir varbūt ne pavisam mīksti, bet nosacīti mīksti. Un es ticu tam, ka mēs varam. Es tik tiešām ticu. Mēs kopā to varam paveikt. Ja mēs gribam, mēs varam. Un mēs varam izvarīt tos kretīniskos vienkārši šitos te turku zirņus. Un kamēr es aizrunājos, es aizmirsu par šito te padarīšanu, ko es ieliku cepeškrāsnī. Bet man ir sliktas ziņas visiem tiem, kam es nepatīku. Man tāpadās vakariņas sanāca ideāls. Un tad tā izskatās mūsu ķirbja un vistiņas karijas atspums. Viņš varbūt nav tas pats simpātiskākais čalis, bet viņam ir liela dvēsele. Un par spīti viņa nevīžīgiem izskatam, viņš ir diezgan iekārojams. Un, protams, gatavot ir viens. Gatavot ir jāmīl, un jāgatavo ir no visas sirds. Bet, šitā piedirst visu virtuvi arī ir jāprot, un es nemelošu. Es to arī daru no sirds un dvēseles, un mans ļoti labi sanāk. Tātad neliels updates ar zupiņu. Zupiņā mēs iztukšojām uz šo te tomātu pastu. Tagad vēl tur viss nedaudz pavārīsies. Un tad mēs liksim iekšā uz šitā te krēmsieru. Un principā mūsu vakariņas būs gatavas. Tātad zupiņas pagaršoju, zupiņa ir ļoti laba. Un kas ir pats interesantākais, zivs buljons īsti nav tā baigi jūtams. Var just to, ka tur lasīts ir klāt, bet ļoti garšīgi. Nevar sagaidīt, kāds šis pasākums garšos tagad tajā karstajā verdošajā katliņā pievienosies tas trakais krēmsieriņš. Tātad šādi ir sanākušas mūsu vakariņas, tā ir mūsu zupiņa, tā ir mūsu ķirbja un vistas sautējums, rice kakes un mērcīti. Es biju teicis no sākuma, ka mēs cepsim baklažānu arī ar mocarēlas sieru, bet baklažānam tomēr sanāca izglābties, ko gan nevar pateikt ar mocarēlas sieru. Viņas sagaidīs skarbāks liktenis, bet tuliņās mēs notestēsim, kā garšo mūsu zupiņa, ķirbis, sīpols, ķiploks, karijas, melnie pipari, sāls. Tas viss vārīts lašā buljonā, pievienoja vēl tomātu pastu un dzinters krēmsieru. Tā kā tā, testējam. Bravo, bravo, bravissimo! Bravo! Ne tas, ka man patīk lielīties, bet es esmu tik tiešām ļoti labs pavārs. Man dārgā sieviete arī saka, viņai garšo. Tu garšo? Jā. Tāvat. Un pie reizes pagaršosim arī to trako satspumu. Ļoti labi, garšīgi, veselīgi. Nekā slikta, nekā neveselīga vispār šeit nav, blakus nav stāvējis pat un pats skatījies virsū nav. Tā kā tālūk. Veselīgi, labi, naturāli produkti. Principā visi Latvijas izcelsmes nosacīti. Mēs tā. Bet veselīgi, garšīgi. Ar zemu ogļhidrātu saturu, laikam, ķirbī nav baigi daudz ogļhidrātu. Tā kā tālūk.
ar zemu glikēnisko indeksu, kas nozīmē to, ka insulīns netiks spaikots, netiks pacelts cukuru līmenis asinīs un uzņemtās kalorijas tiks liederīgi izmantotas un netiks aizsūtītas uzreiz tauku rezervēs. Tā kā, kad jūs ēdat un domājat par savu ēdienu, ļoti svarīgi ir izvēlēties produktus ar zemu glikēmisko indeksu, savādāk, kad paceļās cukuru līmenis asinīs, paceļās insulīns, un insulīns ir tas hormons, kurš, protams, liek arī tā kā visam uzņemtajam uzreiz doties uz mīlas rokturīšiem. Un ne tikai. Tā kā tālāk. Čau, atā, un līdz vēlākam. Un visi tie, kas tagad arī vakariņo ēd garšīgu ēdienu, labu aptīti jums, un tiekamies jau kaut kad vēlāk. Tā kā baigi bieži es te neparādos, bet kaut kad gan jau, ka mēs vēl redzēsimies. Čau, atā.